Neticami, bet 11. jūnijā apritējis jau gads, kopš durvis vēris Tirzniecības centrs Dauga, kas īsā laikā spējis iekarot gan ogrēniešu, gan pilsētas viesu sirdis un kļuvis ne tikai par lielāko iepirkšanās vietu pilsētā, bet arī par cilvēku tikšanās vietu. Patīkami, cilvēki daudz. Daugamila svētkus, tāpēc vienmēr gatava palīdzēt saviem apmeklētājiem, gan gatavoties svētkiem, gan kopīgi tos svinēt. Arī 11. jūnijā aicināti bija visi Daugas draugi, lai kopīgi nosvinētu pirmo Daugas dzimšanas dienu. Lai biežāk rīko šitādas zaļumballes, tas taču ir jauki. Daugas dzimšanas dienas apmeklētāji arī neskopojās ar saviem laba vēlējumu vārdiem. Veselību un jai neslimo. Ko jūs novēlēt Daugai? Turpināt tāpatās. Pasēc, Daugai forši? Jā, Kas tev patīk Daugā? Ko tu pērci Daugā? koženas. Dauga mīl ne tikai svētkus, bet arī iepriecina savus draugus. Īpaši pārsteigums bija sagatavots Daugas drauga kartes īpašniekiem. Ogres meža tehnikumā audzēkņi un daži no vadītājiem piedāvā nogaršot dažādas augu un lapu tējas. Lai Daugas pirmā dzimšanas diena būtu patiesi neaizmirstams pasākums, visi Daugā esošie veikali piedāvāja ievērības cienīgas atlaides. Un kāds nebijis gadījums Ogrē, iepirkties varēja līdz pat 12. naktī. Daugas pirmā dzimšanas diena aizvadīta godam. Par to, ka šī vieta pulcē un priecē cilvēkus un ka tā ir īpaša, liecina arī to cilvēku vārdi, kas Daugu dzimšanas dienā apmeklēja pirmo reizi. Šitam patīk labāk, jo te var atsēsties, atpūsties tā kā dabas vidū.